Mēs esam priecīgi būt šajā jaukajā projektā, un mūsu aktivitātes jau notika, mēs pamatīgas, izmantojot esošo metodiku stundas, bija 3, kas notika gan 1., gan 12. klasē un vēl pa vidu. Kas īpaši no šīm stundām, piemēram, 1. klase, grūtības kādas radās, diezgan interesanti un filozofiski jautājumi 1. klases skolēnam. Ja es iešu veikalā un gribēšu kaut ko nopirkt, un mamma būs ar mieru nopirkt, kaut arī man nemaz tik ļoti to nevajag, es nespēšu atteikties. Cīņas starp izvēli, gribu un vajadzībām. Kādā veidā un kā stunda veicināja skolēnu izpratni par globālās izglītības jautājumiem. Skolēni izprata, ka visu vēlmju piepildīšana var radīt draudus apkārt pie citām aktivitātēm, kas mums skolās, un ne tikai skolā. Sākām mēs, protams, ar skolu, piemēram, ģimnāzijā, vecāko klašu skolēni savā skolas parlamenta sanāksmē tika informēti par to, un tieši šajā skolēnu parlamenta sanāksmē radās ideja par izstādi, kas realizēsies māja sākumā pirms vecāku sapulces lietu otrā dzīve. Novadu skolotāju konferenci, kurā piedalījās aptuveni 100 skolotāji pašvaldības pārsvarā, tika gan tādā veidā, ka mūsu komandas vidū ir ne tikai skolas padomes priekšsēdētāja kā mamma, bet arī mums ir grāmatvedis uzņēmumos, un arī tur tika novadīta informācija par šo pasākumu, par šo projektu. Ļoti svarīga mūsuprāt bija lieta, ar ko nodarbojas Vija. Viņa informē to pašu augstāko vadību, kas ir novadā. Stāsta par to, kas tas par projektu un ko mēs vispār darām. Mums novada domē pie informācijas dēļ ir pielikts lielais plakāts. Darboties ar attīstības izglītības jautājumiem mums šķiet ir ļoti svētīgi, jo tas ir jautājums būt vai nebūt.